Sveiki no Briseles. Sveiks, Rihard. Sveiks! Šodien 3 tādi jautājumi. Sāksim ar to, kas ir noticis tepat Eiropā. 90 miljārdu Eiropas aizdevums Ukrainai beidzot atbloķēts. Jā. Tu vari mums paskaidrot, lūdzu, kam īsti ir tie 90 miljārdi domāti un kas ar viņiem notiks tālāk? Jā, tas bija pagājušo gadu jau, man tā liekas, gatavots priekšlikums, ņemot vērā, ka bija problēmas gan ar to iesaldēto līdzekļu jautājumu, 300 miljārdiem, ka tur nevar un kā. Joprojām, jā. Un atrada to mehānismu, kas ir tāds beztermiņa, ilgtermiņa aizdevumu schēma, teiksim tā, izmantojot šos iesaldētos līdzekļus. Tad to summu var akumulēt šajā brīdī, un tur tātad dalībvalstis ir, kā var teikt, garantētāji šim aizdevumam. Ne visas dalībvalstis pievienojās. Ungārija skaidri gaisa pateica, ka nē. Tad decembrī bija praktiski virzīja šo lēmumu, bet tad sākās peripētīs. Ungārija tuvojās vēlēšanas, bloķēja šo lēmumu. Tie 90 miljārdi veidojas, 60 miljārdi ir tieši militārā palīdzība, un 30 miljārdi, kas ir fiskālās telpas nostiprināšana Ukrainā, kas ir akūti nepieciešama, viss, kas saistās sociālo budžetu, pensijas, algas un tā tālāk. Tad tagad pēc Ungārijas vēlēšanām bija arī uzlikts dienas kārtībā šis jautājums, un, lai arī Orbāns vēl joprojām de facto varbūt vairs nav, bet de jure viņš ir premjerministrs, bet padomes sēdē vairs nekādas šķēršļus nelika un pieņēma. Bet tur pretim jāmin, ka Ungārija vēl joprojām neiesaistās šajā aizdevuma mehānismā. Un tad ir pielēmts un ļoti ceram, ka viņās jau māja beigās pirmos maksājumus Ukraina varēs saņemt un līdz ar to arī attiecīgi iegādāties akūti nepieciešamo bruņojumu, kas pieļauj, ka vasara varbūt atkal ļoti karsta frontē un jābūt ir spējām aizsargāt ne tikai civilo infrastruktūru, bet arī mēģināt okupantus atspiest. Okay. Man tur uzreiz, protams, es mēģināšu sautīgais skatu punkts ir, ko īsti nozīmē, ka mēs esam garantētāji? Vai tas nozīmē, ka mums teorētiski varētu būt jāatmaksā tā nauda? Nē, tur garantijas ir arī praktiski noteikts, ka tā atmaksa procenti viņi veidojas no šo iesaldēto līdzekļu ģenerētās peļņas, kuru tad attiecīgi var izmantot. Viņu, jautājums ir 90 miljārdi tagad, turpmākajiem 2-3 gadiem. Tas nav vienam gadam. Jautājums neviens kristāla bumbā nevar ieskatīties, bet tajā pat laikā neviens nav atcēlis. Un tā prasība, kas arī pret Krieviju, vienalga kāds varētu būt arī galreiz, vienalga kāds, es ļoti ceru, ka tāds kara iznākums, kas atjauno Ukrainas teritoriālo integritāti, bet tajā pat laikā Krievijai arī šīs reparācijas, kas ir jāveic. Tur tas viens nosacījums ir, ka tie Krievijas centrālās bankas līdzekļi, 300 miljārdi, paliek iesaldēti līdz brīdim, ka Krievija ir pilnā apjomā veikusi reparācijas Ukrainai. Līdz ar to tas ir jautājums, ka visticamāk, es neredzu, ka Krievija attiecīgi kaut ko teikt. Maksās reparācijas pati. Mēs vainīgi un atmaksāsim. Okay. Tas ir sanāk mazais drošības garants garantētāju valstīm. Tas ir garants, ka papildus noteikums, ka mums nebūs jāmaksā tā nauda pašiem. Jā. Okay. Tas uzreiz labāk paliek. Vienkārši ir juridiski korekti izveidots, ka nav kaut kādi caurumi, kas var parādīt kaut kādus juridiski tiesiskos riskus un pakļaut, pieņemsim, dalībās, kas ir atbalstošas Ukrainai, kādam piepiešu satricinājumu fiskālam. Okay. Pie tā jāpajautā arī par sankcijām. Kā ir, cik es saprotu, ir vēl kaut kādi 43 kuģi iekļauti sankciju pelēkās flotes vai ēnu flotes sarakstā. Ir kādas idejas, kā mēs varētu aiztaisīt ciet kādu šaurumu mūsu pusē, lai piegrieztu skābekli tām flotēm? Skaidrs, ka Krievija operē neitrālajos ūdeņos ar šiem ēnu flotes, tā saucamās ēnu flotes kuģiem.
bet praktiski sankcijās ir būtiski vēl viena pieņemta sadaļa, kas ir aizliegts apkalpot, remontēt jebkāda veida Krievijas kuģus veidus. Un tas arī, tu vari kuģot, bet tev kādā brīdī viss kaut kas var rasties, tev jāpietavojas kaut kādā, teiksim, Eiropas dalībvalsts ostā vai kā. Tur uzņēmumi tā darīt? Praktiski, es nerunāju par tiem visiem, kas ir pilnīgi grausti. Tur jau viņi pēc kuģošanas, tīri bez apdrošināšanas, bez jebkā. Bet šajā ziņā, cits ir, kā pašas dalībvalstis var aizturēt šādus kuģus, kas rada, ne jau viņi tikai pārvadā sankcionētas kravas, bet viņu pašu pārvietošanās akvatorijā rada, pieņemsim, riskus dabai, jūras ekosistēmai kā tādai. Okay. Ir tā, ka viņi joprojām brauc caur Baltijas jūru uz Sanktpēterburgu, un tur arī kaut ko pildījās, vai tas ir... Vai man tā tikai liekas, tie kuģi? Jo man nav īsti skaidrs, kur viņi tā kā pildās ar to Krievijas ir. Ir jau tas, ka viņiem nav obligāti ostās jāpildās. Ir jau konstatēti arī gadījumi, kur, pieņemsim, Ķīna ar krievīšiem mēnu flotas kuģiem starptautiskos ūdeņos sāna pie sāna pietavojas un pārsūknē. Un ne tikai nafta, bet arī gāze tajā skaitā. Līdz ar to, ko tu tur īsti izdarījis starptautiskajos ūdeņos, nav aizliegt, bet šādi kuģi ir jāidentificē konkrēti, kurai valstī, kā viņi ir piesaistīti, reģistrēti juridiski, kas ir īpašuma sastāvā, un attiecīgi tie ir visu laiku konstanti jāpaplašina sankciju sarakstos, kas nekādā veidā un formā nevar pietavoties kādā no Eiropas ostām. Man rakstīts, ka tie ir jau 640 kuģi, jau ir reāli. Es domāju, ka ir vairāk, daudz vairāk, bet te arī jāskatās, kādu vērienu Krievija šo ir īstenojis. Tas nav noticis nedēļas vai diennakts laikā. Tas ir praktiski, es pieļauju, ka tiešām pēdējos 5 gadus. Un tie ir arī finanšu resursi, kas tiek ieguldīti, lai viņi uzpērktu, kā saka, tos vrakus peldošos. Bet tomēr tās summas ir miljardos, kas ir iztērētas. Un otra lieta jau, ka tagad ar to, kas notiek arī tuvajos austrumos, Irānas tankuģi tajā skaitā ir sankcionēti no ASV puses. Te rociņi mazgā, es domāju, no autoritāriem režīmiem. Es šaubos, ka viens režīms izmanto otra īpašumā esošās vai pārvaldībā esošās lietas un šādā veidā mēģina sistemātiski apiet sankcijas. Par otru sankciju objektu. Es pat nezinu, man īsti nav skaidrs, mēs esam tādā limbo fāzē par ASV gājienu uz Irānu. Man vairs pat nav minējumu, cik ilgi viņi mēģinās noturēt esošo. Ja no sākuma Irāna aizbloķēja ciet šaurumu, tad teikt ASV aizbloķēja ciet šaurumu. Viens jau nejautri pamieris, bet uguns pārtraukšana. Tā ir tā vienošanās. Ar ko viņi atšķirās? Pamieris ir, ka tu vienojies, ka nekas nav uguns pārtraukšana, kad netiek lietoti letāli ieroči, uzbrukumi un tā tālāk. Bet un šeit jau nav tikai ASV un Irāna. Ņemsim vērā vēl arī Izraēlas darbības Libānā, tajā skaitā. Ja nemaldos, pirms pāris nedēļām Turcijas prezidents Erdogans teica, ja kāds uzbrukums Libānai tiks traktēts kā uzbrukums Turcijai. Un te ir tāda vēl viena nianse, kas ir parādījusies starptautiskajos mēdījos, vismaz ziņo, ka tādas iniciatīvas no musulmaņu valstīm apvienoties līdzīgi kā NATO aliansei, aizsardzības alianse. Tur praktiski iešā Pakistāna, Turcija, līču valstis tajā skaitā. Un šis nav tā, kaut kur kāds pačivināja. Tas izskatās kaut kādi veidi, tomēr militārais spēks nevar noliegt. Pakistānai ir kodolieroči tajā skaitā. Un ar Turciju. Turcija ir lielākā armija Eiropā.
Tajā skaitā, protams, tā ir NATO valsts. Es nezinu, kā tā var būt viena kāja tur un otra kāja vēl kaut kur citur. Bet šādi aspekti, kas nozīmē, ka tā iedibinātā starptautiskā noteikti kārtība, vai kā viņi ir plūstoši pašlaik, bez tādas, ka viņi ir nocietinājusies. Šādi tagad paliks. Skatāmies, kā mēs varam atgriezties pie kaut kādas normalizācijas. Jā. Es domāju, visu laiku notiek tādas tektoniskas pārvirzes visos iespējamos griezumos. Un kādai aliansai būtu pozīcija pret Irānas režīmu, jo Pakistānai un Irānai nav baigi draudzīgās attiecības. Nē, arī Turcijai nav. Turcija arī. Absolūti. Atkal musulmaņu pasauli jau nav arī viendabīga. Jā. Mēs redzam arī kristiešu pasauli. Galīgi nav viendabīga. Krievijas pareizticīgie. Mēs redzam, ka pareizticībā Krievijas baznīca ir tik cieši savīta ar valsti. Un tāpat arī Irānas režīms. Tā ir radikālā islāma un praktiski režīma valsts vispār. Teokrātija man šķiet, bet oficiāli viņi skaitās kā teokrātiska valsts. Jā, un es pieļauju, ka tās attiecības ir īpaši ar šī gada sākumu, viss, kas tam ir sekojis arī no Irānas puses uzbrukuma līču valstīm, tur ir diezgan arī tādas pārmaiņas, kādas mēs alianses un kādas sadarbības mēs īstenojam, veidojam. Jā. Jāsaka, es neesmu galīgi skeptiski pret tādu aliansi teorētiski. Varbūt tas varētu būt kaut kāds stabilizējošs spēks tajā reģionā. Bet, jautājums, kas tam visam ir mugurkauls, uz kādām vērtībām pastāv sadarboties. Ja tas ir vienkārši spontāns mirkļi, tāda reakcija, kur es teiktu, ka musulmaņu arābu valstīm, ja viņi tagad kaut kādā veidā konsolidēs, un tā konsolidācija ir pret Irānu, tas nebūtu nav tik slikti. Cita lieta ir, vai tā konsolidācija nav bīstamākā virzienā, kas ir pret Izraēlu. To vienīgo demokrātiju tuvajos austrumos. Jā, tas paliek kā jautājums. Un Izraela, teiksim tā, nepadara mums super ērtu situāciju. Viņas aizvien aizstāvēt. Bet arī pati Izraela ir neapskaužamā situācijā, es domāju. Tas gan jāsaka. Praktiski galīgi. Jebkura robežu valsts ir vai karojusi, vai ļoti tādā agresīvā līdzpastāvēšanā noskaņot. Jā. Cerēsim, ka laika gala. Tieši tā. Jā, cerēsim, ka uz nākamo nedēļu tur kaut kas, kāds no Trumpa anvijiem, kas tur dodas, kaut ko varēs beidzot pateikt sakarīgi. Jā, bet tikko taču viceprezidents J.D. Vance bija plānots viņam doties uz Islamabadu, Pakistānā, un viņi tur nepieņēma. Viņi nepieņēma? Nē. Jo Pakistāna pašreiz ir kā vidutājs sarunās ar ASV un Irānas režīmu. Kāpēc viņi nepieņēma? Tur viss iepriekš bija? Nē, īstenībā J.D. Vance, cik es saprotu, vismaz arī publiski, un tā, ko arī ziņo vismaz tā no Trumpa iekšējā loka, ir bijis tas, kas no paša sākuma ir teicis, ka nevajag Irānai uzbrukt, ka viņš ir bijis opozīcijā Trumpam šajā jautājumā. Tāpat kā, piemēram, Tulsi Gabbard, kas ir Nacionālās izlūkošanas aģentūras vadītāji, ka tas ir absolūti, un tur tā negatīvā retorika ir diezgan uzņēmus apgrieziens arī Amerikā pašu Trumpa atbalstītāju vidū. Taylor Grīnī skaļākā kongresa pārstāve, jau viņi vairs nekandidēs, jo droši vien noņemt absolūti no trases. Viņi ļoti pat atklāti pasaka, ka Trumps ir pievils visu maga kustību, spļāviens sejā, solīja, ka viņš būs tas prezidents, kas neuzsāks nevienu karu, un tā tālāk. Tā kā arī tur ir tā neviendabīgas nostāja par to, kas pašreiz notiek tuvajos austrumos un ASV iesaist tajā. Jā, par
par magas kustībām projām. Es dzirdēju, ka Takers Kārlsons arī ir sācis kritizēt Trumpu, bet ir pateicis, ka viņš ir kļūdījies un atvainojās. Trumps jau arī diezgan pats publiski patiesībā par viņu pateicis. Ir šmuldētājs un nekam nedarījis. Tur jau tās attiecības diezgan ātri tiek izskaidrotas publiskajā vidē savstarpēju komunikāciju. Atpakaļ uz Eiropu. Zelenskis ir nācis klajā ar izteikumu, ka interneta ierobežojumi Krievijā varētu būt saistīti ar Baltijas valstīm plānotu uzbrukumu. Un Baltijas valstu vadības un tavs labais draugs Marko Mikelsons no Igaunijas saka, nav ļoti priecīgi par šādu izteikumu. Saka, ka tas ir tāds Krievijas naratīva stiprināšana. Tas nav tikai Zelenskis. Esmu dzirdējis arī no citiem Ukraiņu kolēģiem izteikumus pēdējos mēnešos, tieši 2 mēnešos. Atminamies pirms 6 vai 7 nedēļām par Narvu. Runāja, ka tur Narva varētu būt kā saka, mērķis Krievijas praktiski tai, NATO izprovocēšanai. To noklusināja, ka tas, nenoklusināja, bet teiksim tā, tam nav īsti bāzes. Tad nākamais ķērās, ka tūlītēji objekti, un tas ir pēdējo 2 vai 3 nedēļu laikā, ka varētu būt jebkura no Baltijas jūras salām, Gotlanda, Sārema, tajā skaitā, un tas visu laiku tiek kultēts, un daudz, saka, bet Ukraiņi to saka, tad viņiem izlūk informāciju, vairāk dati nekā rietumiem, nav viņiem vairāk dati kā rietumiem. Es pieļauju, ka tas viss ir saistīts ar to, ka notikumi tuvos austrumos ir praktiski novērsuši uzmanību no Krievijas izvērstās karadarbības Ukrainā, viss, kas notiek austrumu Ukrainā, un tie ir centieni pievērst uzmanību atpakaļ. Un, es domāju, ka šāda veida retorika ir viens no šiem mērķiem. Jāsaka, tas ir pozitīvāks skaidrojums nekā man līdz šim. Tas, ko tu minēji par to internetu bloķēšanu, tie analītiķi, militārie, politiskie, saka, ka tas parasti, neparasti, bet vismaz viss liecina, ka varētu virzīties uz plašu mobilizāciju. Lai nebūtu kaut kādas piepieši kā Irānā studentu sacelšanās vai vēl kaut kā komunikācijas kontrols kaut kāds. Ka tu nespēji koordinēties, veidot kaut kādu kritisko masu, kas izrāda protestu šādam, pieņemsim, lēmumam. Loģiski. Ko tu saki par Lietuvas bijušā ārlietu ministra Landsberga izteikumu, ka mums nav jākritizē Zelenskis, bet jāgatavojas? Bet tas jau no laika gala, man tā liekas, ir prāta stāvoklis uz Baltijas valstīm. Mums nav ilūziju par Krieviju, tās režīmu un tās potenciāliem nodomiem. Mūsu drošība tiek provocēta kopš neatkarības atgūšanas dažādos intensitātes līmeņos. Un, tas nozīmē, ka visi lēmumi, kas ir pieņemti pēdējos NATO samitos, kas ir pieņemti nacionālā līmenī, Eiropas līmenī, ir vienkārši ar dubultu sparu jāīsteno praksē. Tas ir aizsardzības spēju stiprināšana, ārējās robežas nostiprināšana, praktiski militarizēšana ārējās robežas ar visiem pretmobilitātes pasākumiem. Un, tam nevajag būt kaut kādai tagad kaut ko fāzi izpildījām, tagad liksim pauzīti, atpūtīsimies un tad kaut kad sāksim. Nē, tas ir visu laiku konstanta darbība, kas arī sniedz skaidru vēstījumu arī Krievijai. Ka mēs neatslāpstam, mums nav fokus nomainījies un citu starp tas jau arī cieši saistīts ar to, manā skatījumā, ne līdz galam pamatoto pārmetumu no Trumpa Eiropas kolēģiem, ka tie nav devušies tūlītēji palīgā atbrīvot Hormuza šaurumu.
mums ir aktīvs karš Eiropā. Uz mūsu ārējām robežām ir agresors, kas vērš agresijas aktu pret vienu no Eiropas valstīm. Un retorikā un darbībās izrāda lielu apdraudējumu Eiropai kopumā. Un tas nav tikai konvencionāliem veidiem, tas ir ar tiem pašiem hibrīdu kara metodēm. Es domāju, ka te tā arī atbild. Kaut gan jāmin arī, ka Trumpa administrācija, cik ir zināms, nevienai no Eiropas NATO dalību valstīm oficiāli nav lūgusi nākiet palīgā. Ir publiska retorika, bet jebkādu aicinājumu mums jau vajag formālu aicinājumus, ko mēs attiecīgi varam instruēt savus valsts pārvaldes iestādes bruņotos spēkus, lai ne tikai izvērtē, bet praktiski, ja tāds lūgums ir, ka mēs sniedzam. Es saprotu, Latviju mēs esam komunicējuši, ja tāda nepieciešamība būs un šāds lūgums no ASV tiks saņemts, mēs palīdzēsim. Bet līdz šim tas saprotu, ka nekas nav tā kā reālajos, nodibinātajos, īstajos komandas struktūra ceļos un saziņas ceļos nekas nav. Nē, ir tas, kur ir lūgumi bijuši, un kur arī bijuši tādi saspīlējumi, bija par ASV militāro bāzu izmantošanu Eiropā, Eiropas valstīs, Itālija, tāpat Lielbritānija, Garcia sala, no sākuma bija tāds pretestības. Bet atkal, runājot ar mūsu itāļu kolēģiem grupā, es jautāju, kas tur īsti notika, ka Meloni aizliedz izmantot nolaišanās bumbvedējiem, lai viņi uzpildītos, dotos tālāk uz tuvajiem austrumiem, ka problēma jau ir divpusējās līguma attiecībās. Šīs bāzes ir kalpotas kā kravu nogādāšana vai kā plānotā tehniskā apkope. Bet šie visi, kas devās, viņi bija vienkārši mēs uzpildīties, fully armed, pilnībā bruņot, mēs tālāk. Un līgums to tā neparedz. Līdz ar to, kad atminamies publiskajā telpā bija tas izskanēja, bija galīgi. Kas bijusi liela Trumpa, var teikt, sabiedrotā, neteiksim tā. Trumpam simpatizē un tā, un tad Trumps ļoti arī vērsās vispār, ka tam apakšā jau ir jebkura arī šāda darbība. Tas nav tikai iespējams paspiedām roku darbojas. Tas viss darbojas tiesiskajos ietvaros. Kādā apjomā militārā bāze, kas ir ASV, kas tur var darboties, ko tur var darīt. Nevar būt tā, ka tev ir militārā bāze un dari tur, ko tu gribi. Neviena valsts, es domāju, tam nepiekritīs. Bet ir tā, ka bāze ir, vai tas ir, pieņemsim, Norvēģija ir atļāvusi F-35, ASV turēt, tātad arī noteikts tikai kaujas lidmašīnas. Noteikts droši vien noteikts, kāds ir cilvēku skaits, personāls var atrasties. Nevis tā, ka Trumps, es pieļauju, ka Trumps arī domā. Tā ir mūsu bāze, un mēs tur varam darīt, ko mēs gribam, un jūs mums tagad bloķēt, izmantot mūsu bāzi. Bet nav tā, prezidenta kungs. Ir konkrēts lietas, ko tur var darīt. Tas izklausās stipri loģiskāk. Viņiem tur tālāk Meloni ar pāvestu un vispārējo. Viņi saķērās vēlreiz ar Trumpu. Labi, bet tā atkal ir baigi, atkal tā ir izteikti retorikas jautājums. Viņi publiskajā telpā vienkārši sāka runāt un sāka viens skaļāk par otru izteikties. Es saprotu, ka pāvests nokomentēja vienu otru lietu. Uz kā saņēma atkal pērkot dusmas no Trumpa. Ņemot vērā, ka vēl pāvests ir amerikānis. Tajā skaitā. Es pieļauju, ka Trumpam tā uztver ir. Man vismaz tā nolasās, ka nevis tādēļ, ka konklāvs iebalsoja, bet praktiski viņš panāca, ka tagad pāvests ir amerikānis. Un tu tagad esi mans cilvēks. Starp mani un Dievu esi tu. bet mēs redzam visas tās pašas ilustrācijas, vizualizācijas, ko Trumps liek, kur attēlo sevi bez mazai Jēzus formātā. Viņš bija tikai dakteris.
Sarkanā krusta, sarkanā krusta. Darbinieks, Pareiz, Bet, es domāju, ka tas ir kaut kā aizgājis. Un, tomēr kristīgai pasaulē, es pieļauju, nav pieņemami šādi. Vienalga, kurš valsts prezidents vai kā kariķē par Jēzu Kristu, par reliģiju kopumā. Pāvesta jau reakcija arī bija. Viņš ir vienmēr, vienalga kāds karš pasaulē notiek. Arī mēs esam saņēmuši, pieņemsim, ne mēs saņēmuši, bet arī iepriekšējais pāvests Francisks, viņa viennozīmīgā nostāja Ukrainas jautājumā. Bet viņš ir pret karu kopumā. Viņš laikam ir tas vienīgais, kas saka, es esmu par mieru. Laikam tur tā īsti nevar pateikt nostājas, kādā pusē. Viņi varētu pieņemt. Jo tā pozīcija ļoti ērta ir. Kurš cilvēks vienalga, kurā pasaules malā, es teiktu, ka ir par karu, bet ir pret mieru. Par karu droši vien ir daudz. Tas vēl Ok, labs punkts, pāvests tomēr ir tās vienīgais, kur mēs varam šo atļaut. It makes sense. Jebkuri izteikumi vai kā, tu vari viedokļus paust, vari kritizēt. Par viedokļiem, ko var paust un vai kritizēt, Saima ceturtdien, 16. aprīlī nobalsoja, pēc baigajām debatēm, nolēma tomēr piešķirt papildus finansējumu Air Balticam. 30 miljoni Air Balticam. NA nebalsoja. Kā tu būtu balsojis? Ja tev būtu jābalso par vai pret? Pirmkārt, es to neļauju nebalsot. Es balsotu par aizdevumu piešķiršanu. Tas, kas man tā liekas, tā nostāja tā, ka tas ir, ja tā ir valdība un koalīcija, kurai pēc noklusējuma jābūt visur balsu nepieciešamiem skaitam. Tad tā visa strāderīde, kas notika publiskajā telpā, parāda tādu nekonsekvenci un darbību arī pašai koalīcijai kopumā. Darbībai iesniegti likumprojekti ne līdz galam, vismaz saprot arī tās prasības. Tur noteikts līdz noteiktam datumam ir jāveic atmaksa. Mēs redzējām, ka tas viss beigās tika tāds pavērsies savstarpēji attiecību kārtošana koalīcijai. Tāda priekšvēlēšana agonija tur ir pamatīgi sākusies. Un arī bija skaidrs, ka nav pirmais tāds balsojums, kur kāds teiks, kāpēc jūs neatbalstījāt. Mēs neatbalstījām arī valsts budžetu. Kāds var pārmest, jo jūs arī tumsoņus un kā valsts budžetu nesējam. Bet, ja jau tie ir pateikuši, mums ir tās balsis un mēs šo politisko kursu uzņemamies, un tā ir arī atbildība. Tomēr ar Air Baltica tas nenotika vienā dienā. Ja tur šīs koalīcijas sastāvā ir bijuši ministri, un 2 ministri, kuri sistemātiski netur biznesa modelis Air Baltica ir mainīts. Ir vienkārši tāda iestaigāta taciņa, laikam bijusi kopš iepriekšējā arī Air Baltica vadītāja. Tiklīdz mums ir finansiāls problēmas vai kā, mēs vēršamies pie valsts. Valsts saprot, cik strateģiski svarīgs ir uzņēmums un acis nemirkšķinot. Tikai kā konvejeris būs atnāks parlaments iedos un tam līdzīgi. Tad šajā gadījumā pati koalīcija ir izplāsusies tik tālu, ka ir uzlikusi arī saistības ministram, atbildīgajam ministram, kurš arī publiski ir pateicis, ka ja tās uzņemtās saistības ar aizdevumu, un tur arī strikti ir uzlikts, kuros brīžos kāda veids šo aizdevumu izmaksu, un noteiktajā termiņā, ja šis aizdevums netiek atgriezts, viņš uzņemās politisku atbildību. Kur, protams, viņam no visiem iespējamiem veidiem uzdeva konkrētu jautājumu, vai tādā gadījumā aizdevums netiks atdots, vai jūs demisionēsiet, es uzņemos atbildību. Kādēļ? Tu nevari pateikt, kad, ja tas nav, tad tā ir mana politiskā atbildība, es demisionēšu.
Nu, un tad es domāju, ka šajā ziņā, lai jau arī pati koalīcija nobalso par šādu visu kaut kādu peripētiju saišu uzlikšanu. Un, nu, tā kopējās nostājās, tā ir mana uztvere par pašu Air Baltica. Es uzskatu, ka viņa mums ir akūti svarīga, kā valstī kopumā. Varam, protams, šķetināt vēstures kaut kādas šķēršļus, to pašu šī paša ministra pausto, ka tuņās būs kotēšana biržā, tādēļ vajag atkal papildus finansējumu, lai to visu varētu sagatavot. Kā nav, tā nav kotēšana biržā, bet kaut kādā veidī, Air Baltica ir ar ļoti lielu ietekmi uz mūsu tautsaimniecību. Tas, protams, tai strādā kompānija ar zaudējumiem, pašu kapitāls tur īpaši praktiski ir nekāds, mēs īrējam lidmašīnas, bet es domāju, ka to gan ekonomisti paudīs kādu pozitīvo nospiedumu tā atstāja tautsaimniecībai kopumā caur turismu, nodokļu ieņēmumiem tajā skaitā. Te jau es arī neatreferēšu tas, kas publiskajās diskusijās ir izskanējis, kur gan jomas eksperti, gan tie, kas ir uzņēmēji, kas to biznesu vidi saprot, ja tev gadā uzņēmums nodokļos nomaksā 250 miljoni, tas ir diezgan daudz. Plus vēl ņemsim arī vērā, ka Air Baltica arī nodarbina 2500 cilvēku. Jā. Varam iedomāties, ja tā praktiski mēs pasakām, lai jau iet pa pieskari, diezgan daudz, kas var aiziet pa pieskari. Jā, ne tikai kompānija finansējumi, bet arī cilvēki, ģimenes, kur varbūt kāds, kas strādā Air Baltica, varbūt ir vienīgais ģimenē, kas nodrošina. Jā, man ir līdzīgs viedoklis, tas skatījums, tas, kas ir saistīts un tas, kāds ir ieguvis. Tu jau pateici, nodokļos iemaksātā summa ir diezgan ievērojama virs. Un varbūt tu vari man paskaidrot, ko Arturs Butāns pauda, ka NA parlamentāriešiem joprojām nav pilnīgas informācijas par to, kas tur ir, teiksim tā, kas aiz Air Baltica tā. Tādēļ, ka budžets kopumā, tas, ko Butāna kungs ir ļoti mērķtiecīgi arī uzstājas, tas, ka mēs skatām budžetu, pieņemam budžetu, finanšu ministrija nedod pilnu airu. Tādēļ tie pārmetumi ir bijuši, ka arī budžeta komisijas deputāti nedabūtu pilnu informāciju. Ir tās visas ar kodiem ailītes, kas zem tā stāv, kādas apakšprogrammas vēl kaut ko. Tas ir tāds gadu gaitā, droši vien ļoti ērts finanšu ministrijai un tās ierēģiem. Kāds ir pamatojums iemesls, kāpēc tas tiek tā? Tas ir finanšu ministrijas vienkārši tā ir. Tā nav kaut kāda slepenība vai kaut kas tam līdzīgs? Tas ir kā valsts budžets kā var būt slepens. Man arī nav skaidrs, kā tas ir, ka viņiem ir jālēm par kaut ko. Bet viss ir tajās bēdīgas slavenajās Excel ailītēs, finansējuma programma. Ir tikai numurs, kurai programmai, apakšprogrammai, bet tur ir, un tad ir summa, vienkārši apaļas summas. 35 miljoni, 50 miljoni, 15 miljoni. Bet kas ir apakšā? Kur tālāk aiziet? Tas jau nav tā, ka tā ir tā kaut kāda... Tas nav viens paskaidrojums. Bet tad ir konkrēti, kur aiziet. Un tā informācija nav pieejama. Es pieļauju, ka šeit tas tieši tāpat arī varētu būt ar Air Baltica. Labi, 30 miljoni ir, bet kas ir tālāk? Tur kaut kādi, ko publiskajā telpā izskanēja, ka ir kaut kādi slepenie plāni un kaut kādi papildus alternatīvie izvērtējumi, kas, ko, ja nemaldos, Dombors skaļi izteicies, ka viņš ir redzējis. Sākam skaļi, kas tur ir. Es teikšu godīgi, es neesmu tik ļoti iedziļinājies. Man šķiet, ka ir tāds ļoti jocīgs gājiens, ka ir jālem par kaut ko, kas ir kaut kādai daļai ir zināms un kaut kādai otrai daļai nav zināms. Es pieļauju, ka tas skaidrojums varētu būt arī Air Baltica biznesa plāns, viņš ir komerc noslēpums. Mēs tagad, pieņemsim, budžeta komisijā, publiskas sēdes, iztirzāsim visu biznesa plānu. Publiskajām sēdēm, jebkurš var pieslēgties klāt un sekot. Jebkuram, skaidrs, ko Air Baltica plāno tur, tā. Tad varbūt veicināsim vēl vairāk tā, ka šī
avio sabiedrība vienkārši aiziet burbuli un pēc tam pārņemsim viņu resursus vai tirgu kopumā. Jā. Bet atkal te ir jāatgādina, ka nav Air Baltica unikāla tagad ar šo samilzušo situāciju. Mēs redzam lielie giganti Eiropā, tas pats Lufthansa grupa, kur citu starp 10% ir Air Baltica daļa turētājs. Viņi pilnībā aptur savu saucamo reģiono aviokompāniju, tā Lufthansa reģionu vai kā City. Viss viņiem bija plāns, ka viņi tikai 29. gadu kaut ko pakāpnes. Viss tagad pilnībā beidzas. Mēs redzam, ir lēmums pieņemts atcelt 20,000 reizes šajā vasarā. Tur ir diezgan pamatīgs satricinājums visā avio industrijā, arī Eiropā kopumā. Viena krīze ir pārdzīvota un ne bez iedzīvotāju atbalsta. Arī Covid laikā milzīgu summu iepludināja. Tas pats, kas notiek pie robežas, tas jau arī nepalīdz noteikti turismam. Jā, savulaik jau man tā liekas ar finanšu krīzi. Tur jau arī viss sektors ietekmēja. Vienmēr jau arī saka, ja tu izturi un noturies, tad tu paplašināt savu tirgu vari un tad ar laiku vienkārši dominēt tirgu. Te ir tas, ko minēja, vai biznesa plāns. Kāds ir, ja arī kādas pārējas, vai ar tiem pašiem visu plašo maršrutu tīklu, kas ir reisu, nevar turpināt, ir jāpārskata, kas ir efektīvi, kas ir rentabli, kuros ir noslodzes, kuros nav, kādi ir citu avio kompāniju lidojumi, kā viņi izmaina, vai tur pieņemsim tajā nišā var ieiet iekšā. Atkal, Air Baltica, skaidrs biznesa plānu. Un tas pats arī, ko visi min, restruktūrizācija ne tikai Air Baltica, bet, es saprotu, no premjeras uzstādījums ir visai satiksmes ministrijai kopumā. Jo ne tikai Air Baltica ir problēma, bet Rail Baltica tajā skaitā. Jā, Rail Baltica, vēl viens. Labi, pēdējais tāds nedaudz vienkāršāks atkāpes jautājums. Uzņēma tikko viesus no Latvijas Nacionālās apvienības, kā mēs saucam to? Delegācija, jā. Kādas tev ir galvenās atziņas? Varbūt es jau saņēmu kādas atsauksmes no viņiem par viesošanos Briselē. Tas, ka tas bija vērtīgi, tas jau pats par sevi, jo tā nebija vienkārši vizīte, apskatīties, kādas mums te ir telpas un paskaidroši, kā mēs te pieņemam regulas un direktīvas. Šīs vizītes mērķis bija padziļināt saites ar politisko grupu, kas ir Eiropas konservatīvo reformisti, kur Nacionālā apvienība ir līdzdibinātājs. Mēs, starp citu, kopā ar Britiem, Čehiem 2011. gads laikam bijām tie, kas veidoja Eiropas konservatīvo reformistu grupu ar Robertu Zīli priekšgalā. Ir tā, ka šī grupa ir augusi par šiem gadiem. Grupā ietilpst vairāk kā 13 delegācijas, tātad 13 dalību valstis. No dalību valstīm tātad nacionālās partijas. Dažās no šīm dalību valstīm šīs nacionālās partijas ir tās, kas vada valdību, kā piemēram Itālijas brālība, tātad Meloni partija, tāpat arī jaunā Flāmu alianse šeit Beļģijā, arī premjerministra partija. Tas ir tas veids, kā mēs tagad ir svarīgi arī tie procesi politiskie, kas ir Eiropas Savienības līmenī, daudzgadu budžets, konkurētspējas, aizsardzības, drošības izaicinājumi. Un tāpat arī mums Latvijā, tuņās 3. oktobrī ir mums vēlēšanas. Skaidrs, ka būs jauna saima un jauna valdība. Un es ļoti ceru, ka Nacionālā apvienība būs pārstāvēta, un es ļoti ceru, ka ne tikai pārstāvēta, bet būs iespēja vadīt nākamo valdību, un tad šie kontakti, šī sinerģija, kas veidojās ar citiem politiskiem spēkiem, partijām, līdzīgi domājošām citās dalībvalstīs, ir tikai un vienīgi priekšrocība. Tādā veidā iespējas lielākas Latvijai savas nacionālās intereses, ne tikai pārstāvēt, bet arī aizstāvēt. Un tur jau arī plašāk nebija. Delegācijā, protams, bija partijas priekšstādātāji, arī mūsu premjera kandidāti Ilze Indriksone, bija Rīgas domas vicemērs, domas deputāti, bija pašvaldību, Ventspils, Ogres, Liepājas pārstāvi, kur
Nu, šeit jau atkal ar šiem kolēģiem no citām valstīm, arī tajā pat Itālijā, nav tikai valdības partija, bet arī viņi ir reģionos pārstāvēti pašvaldībās. Sadarbība arī tādā līmenī, reģionālā līmenī, starp pašvaldību vadītājiem, deputātiem. Es domāju, ka tas ir ļoti nepieciešams šo darīt nevis varbūt vienreiz 5 gados, bet reāli īstenībā ik pa brīdim, turklāt ir īpaši klātienē. Klātienē nevar salīdzināt nevienu citu formātu. Un tas arī bija pēc konservatīvās grupas uzaicinājuma. Un mums kā atbildi, jā, mēs jūnijā aicinām Eiropas konservatīvo reformas grupas biroju viesoties Latvijā, kur aptuveni 60-70 Eiropas parlamenta deputāti ieradīsies. Mums būs iespēja rādīt kādiem ne tikai izaicinājumiem, bet ko mēs arī veicam aizsardzības drošības jomā. Viesosimies Ādažu poligonā, kur starp citu virkne no šīm delegācijām pārstāvošajām valstīm arī militāri pārstāvētas Latvijā, vai tā būtu Itālija, Spānija, tajā skaitā. Jā. Tā kā šis ir, man liekas, veselīgs formāts uzturēt arī tādu līmeņu politisko dialogu. Jā, labi. Tiekamies drīz. Tiekamies drīz. Līdz nākamajai reizei. Līdz nākamajai.